Lai mūsu hokejistiem mošs prāts un cīņas griba gadu mijā, tik tiešām tur tālajā Ziemeļamerikā tas būs vajadzīgs. Bet šoreiz mēs pēc hokeja turpinām ar daislidošanu, jo ceļā uz Daugavpili šeit Rīgā mēs esam aizturējuši Denisu Vasiljevu. Lūdzu, Denis! Pirmo reizi sporta studijā. Sveiks! Prieks tev redzēt! Jā. Pirmais, ko tu ienāci, tu skaties uz to kameru un teici, ka tev ar krāna kamerām ir īpašas attiecības. Sacensībās, jā, bija? Jā, es gandrīz ielidoju vienā. Es nogāzos uz ledus un tur bija atvērts borts. Un es gandrīz ielidoju viņā. Pēc tam viņi to drusciņā attālināja uz pusi, lai es neielidotu to tajā. Tas nozīmē, ka daislidošanas sacensībās šī krāna kamera nedaudz pārsniedz arī laukumā iet iekšā, ja? Jā, kad viņi pirmo reizi to izmantoja, tas bija diezgan bīstami. Tomēr šodien viņi izmainīja to un nav tādas problēmas. Okay. Daugavpils. Pirms nedēļas bija Andžejs Lebedevs šeit studijā no Daugavpils. Šodien ir Denis Vasiljevs. Kas ir tās pirmās obligātās lietas, ko tu izdarīsi mājās, jo, man liekas, tu gadu neesi tur bijis? Es ļoti gribu atrast manus vecākus mājās un paskatīties, atbraukt mājās un kaut kā sakarties ar maniem roots, ar maniem saknēm. Un aizbraukt ārpus Daugavpils, kur ir manu vectēva kā ferma. Farm. Lauku mājās. Jā, lauku mājās, jā. Tad tev ir tāda vieta arī ārpus Daugavpils. Jā, es esmu ļoti saistīts ar saknēm, ar nature, ar dabu, un man ļoti gribas redzēt tos mežus un tos laukus un kaut kā pietrūks drusiņ tev tas viss, jā. Hug the ozols. Jā, apkam to ozolu. Labi, tūlīt pat lielā intervija ar Denisu Vasiljevu par šo gaidāmo pirms olimpisko sezonu. Denisam Vasiljevam ir 25 gadi. Viņš ir 2022. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks, un janvārī Tallinā viņš tajā piedalīsies jau 9. reizi. Šo sezonu Vasiljevs uzsāka daudzsološi, izcīnīta 5. vieta Grand Prix sacensībās ASV. Pirms tam arī augstvērtīgs rezultāts un 2. vieta sacensībās Šanhajā. Izcīnīta uzvara Vācijā. Un tikko ar sezonas labāko rezultātu Latvijas čempionātā. Jau 9. gadu Vasiljeva dzīves un treniņu vieta ir kalnu ieskautais Šamperī ciems Šveicē. Denis, vai tavā darba procesā viss ir pa vecam? Dzīve Šveicē, sacensības visā pasaulē? Jā, gandrīz tā. Treneru korpus ir kaut kas pamainījies visu laiku, gadus 9. Stefans Lambiels vienmēr tiek minēts kā pirmais, bet vai ir tā komanda lielāka? Jā, par šim 9 gadiem jau vienmēr tā aug, un tagad es trenējos ar vairākiem treneriem, un ne tikai uz ledus, bet arī ārpus ledus. Un tas ir vienmēr kā evolūcijas projekts, un viņš aug. Jā. Viņš izplatās un izpaužās, un es ceru, ka tas ļoti palīdz manis lidošanas karjerai. Jā, bet es skatījos titros šīs sezonas, kad tu izēji, tad ir priekšnesuma, mūzika un visu, un apakšā bija 4 uzvārdi. 4 treneri, tā arī ir? Tas ir pareizi, bet tomēr tas ir par daudz. Es gribētu to saīsināt drusciņ. Tikai, lai tas būtu skaistāk, kā jūs teicat, ka tu nezini, uz ko skatīties tur. Labi, bet jā, labi, kāpēc ir pa daudz? Tāpēc, ka katram trenerim var pateikt, ka viņa virziens, un viņš var darīt savu darbu labāk, ja viņš ir fokusēts uz to. Un daislidošana ir viens no tiem sporta veidiem, kurš ir un sports un māksla, un ļoti daudz ir saistīts ar to, kas tas izskatās, un ir nepieciešams atrast tos profesionālus, kuri veido to komandu. Un, jā, tā tu labāk gribētu vienu, kurš tev var to visu iedot, vai tomēr es saprotu, ka tu no katra no tiem 4 kaut ko vari paņemt priekš sevis. Jā. Tas ir vienmēr, tu vienmēr censties atrast, kā tu vari izdarīt to drusciņu labāk, un jā, ir jāatrod nevis pareizos, bet labāko speciālistus. Kas ir tev tieši vajadzīgs. Jā.
Latvijas čempionāts varam arī uzmest aci izvēles programmai garajai, un vismaz punktu skaita ziņā. Skatos, tev Zolīts rezultāts 260, kas nav tavs personiskais, bet šo sezonu ir sezonas labākais. Kā tu novērtē, ko tu paspēji izdarīt Rīgā, Kurbada hallē, Latvijas čempionātā, 7. reizi pēc kārtas kļūstot par Latvijas čempionu? Es esmu ļoti pārliecināts, tā kā es atbraucu šeit ar vienu no mērķiem iztrenēju 4 apgriezienu lecienus, un es to izdarīju pirmo reizi īsajā programmā, un tas ir kaut ko, kas ir nepieciešams, lai es varētu maksimāli saņemt vēl vairāk punktu, un man tas izdevās, un es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Un par punktiem, kā jūs teicat, 260 punkti, tas ir ļoti labi, tomēr es vienmēr skatos uz internacionālu sacensību punktiem. Un tāpēc, kad es lidoju šeit, mans galvenais mērķis bija izdarīt to, ko es trenēju un to, ko es gatavoju. Un es šoreiz parādīju 2 4 apgriezienu lecienus vienā sacensībās, un tas ir mana uzvara šoreiz. Jo mājās tie punkti varbūt kādreiz arī varbūt drusku mānīgi, ja? Varbūt drusciņi pa kādu punktu vairāk nekā tu pats iekšēji jūties, bet šodien viss ir labi. Jā, daislidošanai ir ļoti sarežģīti izveidot kādus precīzus punktus, un tāpēc tas ir vairāk kā tu noslidoji. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki atnāktu un skatītos, kā tu slido, un kaut kā atrod to connection. Jā, saiknis, no emocijas. Tas tev vienmēr ir tas svarīgākais, ko tāpēc, ka, daislidošanai ir ļoti daudz emociju un ir ļoti daudz dinamikas. Klau, pa tiem 4 apgriezienu lecieniem, 2 tu saki, tu tagad izpildīji, un tā ir tava lielākā uzvara šajā čempionātā priekš sevis. Kas ir mainījies? Kā tu esi to dabūjis gatavu? Vai kāds no tiem 4 treneriem ir vainīgs, ka tev tas sanāca? Kāpēc tev tagad tas izdodas? Tas ir ļoti labs jautājums. Es jau slidoju gandrīz 23 gadus, un es vēl neesmu atradis, kas palīdz tev darīt to, ka tas ir nepieciešams izdarīt, kad elements ir tik precīzs. Jo 4 apgriezienu leciens 0,65 milisekundes. Un tas, lai izdarītu 4 apgriezienus. Un tu nevari to izdarīt ar conscious mind. Jā. Un tāpēc, kad tu trenē, tu dari to 1000 reizes, lai programmētu šo sarežģītu kustienu, bet kad tu to slido, ir nepieciešams atnākt ar attitude. Attieksmi. Attieksmi, vai ir nepieciešams kaut kā ar instinktīvo kustību. Un ar stresu, ar apstākļiem, ar ledus kvalitāti. Ar augstumu hallē, kā tu piedod, man jāpasaka, ka arī tas ietekmē. Jā, meitenes tur pilnīgi aizsalušas. Jā, tas ir gabalā. Jā. Bet tomēr, bet kas tad izdevās? Kas tagad notiek? Ir kaut kāds progress uz priekšu, tu jūt to pārliecību, ka tagad būs? Katru sezonu es progresēju, varbūt nevar to redzēt katru reizi, kad es lidoju, tomēr tas ir redzams uz treniņiem, uz matemātika, statistiski, ko es daru. Un, ir vienmēr tās progress, un tas ir kaut kas iedvesmos iet uz priekšu. Un es esmu ļoti pārliecināts ar to, kā es daru treniņos. Jā. Tu esi uzsācis tagad pirms olimpisko sezonu. Tā sanāk, ka gada griezumā jums tie čempionāti visi jau ir janvārs un marts jau tur jau iepriekšējā sezonā. Bet man gribās nedaudz tam pieskārties, jo Kaunijā rezultāts bija slikts priekš tevis. Bija 6. vieta, bija laba, bet rezultāts nebija labs. Aizbrauci uz Kanādu, pasaules čempionātā, nostartēja lieliski 7. vieta pasaules čempionātā. Kurš rezultāts ir tuvāk tevai realitātei? Es gribu ticēt, ka tas pasaules čempionāta rezultāts, kur vēl bija pa 20 punktiem vairāk. Jā, bet tomēr ne tāpēc, ka viņi bija par 20 punktus vairāk, bet tāpēc, ka es esmu izdarījis tajā situācijā labāk. Pirms pasaules čempionātā es esmu nokritis 10 dienas pirms
īsas programmas es esmu nokritis uz mana pelvis. Uz manas muguras. Jā, no astoskaulas. Jā, un tas ļoti sāpēja. Jā. Un bija ļoti sarežģīti kaut kā nenobīties un iet uz priekšu. Un mēs aizbraucam Montreālā, un es noslidoju ļoti labi, un es biju ļoti pārliecināts. Tomēr es ceru, ka es biju labāk sagatavots, lai izdarītu Eiropas čempionātu Kaunijā. Jā. Un tāpēc, ka es ceru, es biju labāk sagatavots, un es neesmu izdarījis tik labi, kā varēju. Eiropas čempionātā nevis punkti vai vieta, bet to, ko es varēju. Mans maksimāls. Nu, bet labi, es saprotu, ka tev nepatīk runāt ne pa punktiem, ne pa vietām, bet savukārt tas ir mūsu darbs, un tavi punkti ir tavs, būtībā tu esi medaļu pretendents šobrīd Eiropā, jebkurās sacensībās, pēc tava maksimuma. Jā, bet tomēr, arī kā jūs teicāt, es redzu sportu plašāk. Un es gribu iedvesmot vairākus sportistus, redzēt sportu plašāk. Dzīvot ne tikai no punktiem, laika vai kaut kā, bet redzēt to kā raksturojama būvēšana. Un katru dienu darīt labāk, drusciņ pa drusciņ, iet uz priekšu un progresēt. Un tāpēc, piedodiet lūdzu, es saprotu, ka visi redz sportu tikai no tas, kas ir parādīts, bet sports ir vairāk. Un ir liels prieks redzēt un sekot, ko mēs darām ārpus mūsu sporta lauciņa šaurā, protams. Jā. Bet man liekas, ka tajā tavā garajā šī sezonas programmā, kur mēs gribās parādīt, kas ir tā balstīta klasiskā mūzikā, klasiskā baletā, jauns vīrietis, 25 gadu vecs, man liekas, kā tu pie tā nonāc, jo viņš ir tik emocionāls. Un brīžiem liekas, tam vidējam skatītājiem varbūt tās klasiskās vērtības vairāk, ko tur atkal tā klasika, bet tā kā tu to noslido, man pat kā vīrietim liekas, wow, tas ir kaut kas. Kā tu nonāc līdz tam? Paldies! Tas bija ļoti skaists projekts, jo mēs strādājam kopā ar Vadim Tagirov, un viņš ir atskatīts, un viņš ir atskatīts, ka vislabākais klasiskas baletas dejotājs pasaulē. Un strādājot ar viņu bija mind-blowing. Viņš brauc pie tevis, vai tu pie viņu uz Londonu? Nē, viņam ir vēl īsāk ar laiku, un mēs braucam strādāt ar viņu Royal Opera in London. Jā, Londonā. Londonā, jā, un tas bija, es esmu milzīgi pateicīgs par to, kā viņš parādīja, kā viņš skatās uz šo Bajader baletu. Un jā, man liekas to, ko jūs teicat par tām emocijām, par to, kas ienāk jūsu imagination. Iztēlē. Jā, iztēlē. Tas ir tāpēc, ka viņš iedeva ļoti precīzi, kā viņš to redzēja. Un ar laiku, ar darbu un diezgan daudz darba iznāca tas, ko jūs redzēt. Paldies viņam. Un tev paldies. Kaut gan lielie starti vēl ir priekšā šajā sezonā. Ir Eiropas čempionāts pat Tallinā, un pēc tam ir Amerikā pasaules čempionāts. Šo sezonu, protams, ka nekas nemainīsies. Uz ko tu liec akcentu? Teici? Es pilnīgi liecu akcentu šo sezonu uz qualification, lai kvalificētu Latviju uz Olimpiskām spēlēm. Bet personīgi es gribu darīt tos 4 apgriezienu lecienus un paaugstināt manu tehnisko potenciālu. To, ko es daru vairāk treniņos, bet vienmēr izvēlējos maksimāli labu rezultātu no punktiem. Sacensībās šoreiz es gribu paņemt to varbūt mazāk punktu, bet stiprākāk tehniskais izpildījums. Jā. Un tāpēc personīgi es gatavojos šo sezonu nākamam sezonam, lai izdarītu maksimāli, ko es varu uz ledus. Trešajās olimpiskajās spēlēs nākamā sezona. Es ļoti gribu braukt uz turieni un atstarot Latviju. Jā. Paldies, Denis. Tas 7-8 sacensības gadā, tas droši vien ir viss, ko ķermenis var? Tas ir par daudz. Šogad es esmu... Es uzlidoju senatoru.
Es ļoti daudz ceļoju šogad, un es lidoju, man liekas, 3 reizes apkārt pasaulēs, un es biju un Āzijā, un Ziemeļamerikā, un tas bija nedēļa tur, nedēļa mājās, nedēļa Ķīnā, nedēļa mājās. Cik tev dienas vajag pēc sacensībām, lai tu atkal varētu normāls lidot fiziski? Es varu paņemt, es pateikšu 2 vai 3 naktis, kur es varu izgulēties. Un problēma ir, ka tu maini to laiku, tad tu nesaproti, kur ir saule, un tu nevari gulēt. Un tas ir lielāka problēma. Bet jā, diezgan tagad ir sezona vidus, bet es esmu nolidojis ļoti daudz. Es esmu diezgan noguruši. Denis, mums diemžēl jāliek punkts. Es teikšu, nelido uz Daugavpilu, bet aizbrauc mierīgi. Jā, es gribētu to, aizbrauc tiešām uz sev svarīgajām vietām, no tām savām saknēm paņem emocijas. Jā. Un šo sezonu mēs vēl tiksimies Tallinā, Eiropas čempionāts, lai tev izdodas. Paldies, bija prieks tev satikt. Jā, paldies.